написали? Ну, достаточно. Были в 2 городах сегодня. Посчитаю потом, сколько договоров. Вообще люди у нас просто замечательные. Я их обожаю. Заходит мужчина такой, и прям такой, kas noticis? Nu, šodien mēs tikai latviski runājam, jūs jau sapratāt. Aizmirsu, pamazu somu paņēmu. Naudu taču dalīsies. Mēs ar viņu sarunājam, ka es viņam personīgi uzvanīšu, kad vajadzēs ņemt lielu lapstu un iet pēc naudas. Mēs nevienu nepierunājam joprojām. Cilvēki nāk paši ar humoru, ar cerību, bet tā vienotība, ko viņi pauž, atnākot un parakstot šos līgumus simtiem, tas ir tiešām zelta vērts. Šodien mēs atkal dzirdējām to stāstu par to, ka, nu, ja pieņems lēmumu atmaksāt to IK, tad atmaksās visiem, kāpēc man dalīties ar kaut kādu biedrību. Ziniet, es atbildu tā, es esmu gatava atdot savus 20% no tā OIK, ko es pārmaksāju un kas man pienāktos biedrībai Tiesiskums LV, jo bez šiem 20% un bez šīs biedrības šīs jautājums vispār netiktu nekā iekustināts un nevirzītos uz priekšu. Tāpēc, ja teiksim, nu, šī lēmuma, politiskā lēmuma, likuma pieņemšana par to, ka visiem būs atmaksāts, maksā man uz 20%, tad es esmu gatava tos atdot. Es visus 100 būtu gatava atdot, ja vien šī lieta virzītos uz priekšu un mēs visi atgūtu to, ko pārmaksājām mūsu mīļajai valстī. Tāпēc kārtējo reizi отгадину, до конца года вы можете подписать договор с Теском СЛВ на сайте, используя Smart ID или электронную подпись, ну или приходите ко мне в Даугавпилсе. Я пока больше выездных туров не планирую, это очень здорово, это очень душевное, классное общение. Но я устала, я хочу печь пряники и готовиться к Рождеству с детьми.